Tā, puiši, meitenes. Prieka vēsts jaunieši. Ja nemaldos, tāds kanāls ir PVJ. Bija ielikuši kaut kādu savu video. Un es jau sen esmu salicis video par to, ka Gleškas ka viņi nav piedzimuši no augšienes, ka nu nav, ka tur viens ir triperis, es atvainojos, reperis, tas puika ir reperis. Vienā vietā bija rakstīts un es zāni nevaru pļāviens tādi dubaki šitie visi. Klausaties, atbildu, šie ir vienalga kāda starpība, par ko Prieka vēsts tur raksta vai runā. Zēnu meitenes, paklausies, tas tā kā Gleškas sievu, piemēram, drātētu viens. Nu, kaimiņš no blakus mājas drātē Gleškam sievu, nezinu vārdu, piedod, zinātu vārdu pateiktu, nu. Un tagad tev ir jautājums, nu, un kas? Tur, nu, dēls saka, mana mamma, bet, nu, viņas darīšana apmēram, ja? Nu, mana mamma ir, bet viņas darīšana. Tur ļauj drātēt vai neļauj drātēt. Nu, es tā, pa skarbo, lai saprastu tie jaunieši, kuriem ar smadzenes nav. Un lūk, un tātad, tavā valstī ir prezidents gejs sodomists. Tad izlasi Bībelē vecā derībā, ko izdarīja ar Sodomu un Gomoru. Izlasi cauri visai Bībelē, tu Prieka vēsts jaunieti. Prieka vēsts jūdasi, es pat teiktu, PV jūdasi, ja? Izlasiet! Cik esmu stāstījis, Šlesers aizgāja uz Kupstija loceklis, Kupstija pakaļus, Kupstija tam Rinkēvičam visus piedara roku, slēdza darījumus un pēc tam kaut ko par Jēzu tur savās aprindās apmēram kaut ko piemin pa ticību. Šlesers ir jūdas kopā ar jums. Nu un, ka tavu mammu drātētu uz kaimiņš, tu arī tā teiktu, nu tā ir viņas lieta, nu, viņas organismus, lai nu viņa dara kā gribu, jā. Vecīt, tu uzreiz aizietu saceltos un darītu lietas, tāpēc es cenšos visus Latvijā sakustināt. Nevienam neinteresē, nevienam pilnīgi. Man taču ir video, kur kristieši salikuši galvu smiltīs kā strausi. Man pa Gleškēm ir kaudze video, man par visiem Latvijas šitiem ir kaudze, par Šleseriem, par visiem. Jums ir pilnīgi vienalga, vai Rinkēvičs sūkā, vai dubsītī ņem, vai dod, vai kas, vai ko. Tev pilnīgi vienalga. Tad ko tu dzīvo Latvijā? Kāpēc tu dzīvo Latvijā? Jaunieti, aļo, garaž, ja? Kāpēc tu liec kaut kādus karodziņus? Kaut kādus neatkarības dienas, novembri, brīvības cīņas, kādi tur šitie visi? Jāsaka, kāda hrena pēc tu to visu liec un dari? Tas pats lūkšanu tīkls un kur, ja? Visādi Latvijas karogi, sakārti, viss, ja? Bet tavs prezidents ir pideras, ja? Un tu pat nezini, tev drīz būs prezidente, premjerministra būs lesbiete. Un drīz tev pieņems tādus likumus, jo Stambulas konvencija ir parakstīta. Trojas zirgs ir Latvijā, ja? Un drīz tu PV jūdas, PVJ, ja, kanāls. Drīz tas viss tevi smagi skars. Tāpēc, ka ja jums nav smadzenes, ja jūs nelasiet Bībele, ja jūs nesaprosiet, jo vecās derības Dievs ir tieši tāds pats jaunajā derībā. Ja vecā derībā viņš teica, visi šitie pidari, visi zirgu lecinātāji, visi šitie te. Es vienu vakar klausījos vienu ebreju, kurš teica, kurš izstāstīja, ko darīja ar cilvēkiem pie viņiem tur Izraēlas tajā. Ja? Ja tu biji ar dzīvniekiem kopojos, ja tu biji ar incestu ar saviem tur māti vecākiem, ko darījis? Tev bija kirdika ar akmeni pa galvu vai no klints, viņš skaidroja, ka pārsvarā bija no klints lejā. Nogrūda no klints, lai tu nolaustu sprandu. Pirms tam tev iedeva mazliet, kā mēs latvieši teiktu, saniču, lai tu noreiptu, lai mazāk būtu sāpes, tā viņš skaidroja. Saproti, šobrīd Latvijā visiem galvas smiltīs, Doveiko, Talbergi, Lisija, Priļaini. Nu, bet cik es teicu, tas, ka nav mati, jau vien nozīmē, ka nav prāts, nav smadzenes, nav nekāda saprašana. Ja? Es par to pastieties manus visus video PVJ, man ir 1200 video, un tur ir par visu, gejiem, pidariem, par jums ir, par šitiem Gleškēm, reperiem, atvainojiet, jā, sapratu, vienkārši tie vārdi tik līdzīgi, ka es padomāju, ka viņš ir tas trip, bet nu labi. Tā kā kaut kā tā, mana ātrā atbilde, lai jūs netēlotu muļķus.
lai jūs netaisītu vēl video par jums, jo visticamāk nāksies taisīt, kad ir, kā galatiešiem teikts, neprātīgie, bezumci, tas tā krieviski traknāk skan, neprātīgie, bezprātīgie jūs esiet, saprotiet, kamēr jūs pieņemiet sodomistu geju, kamēr tu ļauj, kamēr tavu mammu drātē kaimiņš.